Skatās attālināti. Prieks jūs šeit redzēt tik kuplā skaitā kā vienmēr. Vienmēr prieks arī būt Esi droši seminārā. Ļoti vērtīgs pasākums, manuprāt, visiem nozares gan profesionāļiem, gan entuziastiem. Protams, ka no manas puses stāsts ir parastais, kas jau pēdējo, man liekas, 2 gadu laikā ir par Nacionālās kiberdrošības likumu un to, kā mēs tuvojamies dažādiem svarīgiem termiņiem, kas saistās ar šo likumu. Kāds ir progress šobrīd ar dažādiem MK noteikumiem, cik tālu mēs ar ko esam tikuši. Attiecīgi par to es arī šodien stāstīšu. To stāstu šodien mēs mēģinājām ar kolēģiem kopā salikt tā, lai gan tie, kas neko nav dzirdējuši par likumu un visām jaunajām prasībām, saprastu to pamatu, gan arī tie, kas par šo ir dzirdējuši daudz, lai mēs pastāstītu tieši par tām pēdējā laika aktualitātēm, konkrētajām lietām, pie kā mēs esam nonākuši. Attiecīgi, centīšos šīs te abas puses kaut kā šajā prezentācijā savienot. Tātad, šis slaids jau ir visiem labi zināms. Tātad kiberdrošības likums pamatā izriet no Eiropas Savienības NIS2 pārskatītās direktīvas un tātad kiberdrošības likums, kas pēc tam arī tika izstrādāts un tika pieņemts Saeimā pagājušā gada 20. jūnijā, balstās gan uz to, kas ir minēts NIS2 direktīvā, gan arī uz vairākām nacionālām iniciatīvām. Likums ir stājies spēkā 1. septembrī un tālāk par tiem termiņiem arī jau detalizētāk stāstīšu, kas ir pavisam tuvie termiņi, kā jau Baiba minēja. Baiba teica 4. aprīlī, likums nosaka, tā reģistrēšanās termiņš ir 1. aprīlis, bet lai nebūtu tā, ka mums ir tik stingra tā līnija novilkta un lai mēs vēl varētu paspēt apkopot visu, pirms mēs nosūtām informāciju Eiropas komisijai, tad, protams, 4. aprīlis ir tas datums, kad mēs novākam šo te līniju jau pietiekami stingri. Par to, kas tad šobrīd ir, kāds ir status ar konkrētajiem ministru kabineta noteikumiem, jo šajā te likumā ir ļoti daudz dažādu deleģējumu, kur varat izlasīt, kad ministru kabinets nosaka to, ministru kabinets nosaka kaut ko citu. Attiecīgi šie te deleģējumi ir salikti kopā 8 dažādos ministru kabineta noteikumos. Tas smagsvars, es teiktu, protams, ir uz minimālajām kiberdrošības prasībām, kas ir vecie noteikumi MK442, kur vairs nav spēkā, un tad šeit mēs strādājam pie jauniem noteikumiem. Bet, ja mēs tad tā detalizētāk skatāmies, ir trīs noteikumi, kas jau ir stājušies spēkā. Tātad vieni pavisam nesen par centralizētu aizsardzību pret pakalpojumu atteicis uzbrukumiem. Par šo es arī nedaudz vēlāk stāstīšu vairāk par to, kā šai aizsardzībai var pieteikties. Papildus tātad arī par vienotā valsts internetu plūsmu apmaiņas punktu darbību noteikumi ir arī jau stājušies spēkā. Tie jau ir jau dažus mēnešus jau spēkā, un arī šie te augstākā līmeņa domēna LV reģistra un elektroniskās numurēšanas sistēmas prasības un atzīšanas kārtība. Arī šie tādi ir stājušies spēkā. Par citiem noteikumiem. Tātad uz pirmo saskaņošanu pagājušajā nedēļā esam nosūtījuši noteikumus par informācijas sistēmu izvietošanas un datu centru drošības prasībām. Tātad šos noteikumus šobrīd viņi ir oficiālā saskaņošanā. Tiem bija jau arī izsludināta pirms tam publiskā apspriešana, kur arī saņēmām komentārus, un tad balstoties uz to mēs sagatavojam šo te versiju, kas tālāk jau tiek nodota citām ministrijām un iestādēm formālai saskaņošanai. Papildus, tātad kiberincidentu attiecināšanas kritēriju un kārtību, šie ir ierobežotas pieejamības noteikumi, tos izstrādā ārlietu ministrija, tie šobrīd arī ir saskaņošanā. Tuvu apstiprināšanai ir noteikumi par kārtību, kādā nosakāms finanšu gada neto apgrozījums un par soda naudām. Tātad šī detalizētā kārtība, kas izriet no likuma, tātad šie noteikumi ir jau iesniegti ministru kabinetā, un tad būtībā mēs gaidām, kad tie tiks iekļaut ministru kabineta sēdes darba kārtībā, lai tie arī tiktu apstiprināti. Un
Papildus tātad ir noteikumi, kā jūs minēja, minimālās kiberdrošības prasības. Par to es detalizētāk stāstīšu nedaudz vēlāk. Un tie, kas mums vēl ir izstrādē, tad attiecīgi būs atsevišķi tomēr noteikumi par agrās brīdināšanas sensoru obligātas uzstādīšanas noteikumiem. Šeit mēs secinājām no sākuma, ka mēs to liksim iekšā pie minimālajām kiberdrošības prasībām, bet tomēr mēs secinājām, ka ir nepieciešams ilgāks laiks, lai šos noteikumus izstrādātu labāk, kvalitatīvāk, un šie arī nesaistās primāri ar NIS2 direktīvu, tādēļ tie būs atsevišķi noteikumi, un drīzumā tos tad arī nosūtīsim saskaņošanai. Tad par šo kalendāru. Tātad, ja jūs esat Nacionālās kiberdrošības likuma subjekts, tad ir vairāki būtiski termiņi. Tas pirmais, kā jau arī Baiba minēja, ir pavisam drīz, tas ir 1. aprīlis, tas ir datums, kad ir jāreģistrējas. Tas nozīmē, ka tātad jūs kā būtisko pakalpojumu sniedzējs vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs aizpildat reģistrācijas anketu, un to tātad iesniedzat izmantojot elektronisko adresi Nacionālajam kiberdrošības centram, un mēs jūs attiecīgi reģistrējam šajā sarakstā. Un tad tālāk pienākums mums jau ir šo sarakstu sūtīt tālāk Eiropas komisijai, kas par visām dalību valstīm apkopo informāciju par subjektiem. Šo sarakstu apstiprina Digitālās drošības uzraudzības komiteja, un tad attiecīgi šeit arī šajā brīdī mēs sadalām, kas tad ir uzraugošā iestāde. Tātad uzraugošā iestāde, par to arī nedaudz vēlāk, bet ir vairākas uzraugošās iestādes. Lielākajam vairumam no subjektiem tas būs Nacionālais kiberdrošības centrs, bet par atsevišķām detaļām vēl pastāstīšu tālāk arī. Tad nākamais svarīgais datums ir 1. oktobris. Tas ir datums, kad ir jābūt noteiktam kiberdrošības pārvaldniekam. Tas, ko jūs redzēsiet šobrīd tajā anketā, ko ir jāiesniedz pie reģistrācijas, ir tas, ka tur arī ir AIL kiberdrošības pārvaldnieks. Tas nozīmē, ja jums šāds cilvēks šobrīd jau ir, jūs par to arī varat jau informēt, bet tas formālais process, kad visiem ir jābūt kiberdrošības pārvaldniekam noteiktam, ir 1. oktobris. Un 1. oktobrī tātad jāiesniedz arī šī pirmā pašvērtējuma anketa, un tā arī būs tātad pievienota kā pielikums, šī veidlapa, kā pielikums būs minimālajām kiberdrošības prasībām, tātad MK noteikumiem. Lai atsveidzinātu atmiņu par kiberdrošības likuma subjektiem, šo slaidu, es domāju, arī daudz jau ir redzējuši, bet atkārtošana zināšana māte. Tātad visi subjekti sadalās vispirms divās lielās daļās, atbilstoši gan NIS2 direktīvai, gan arī kiberdrošības likuma 20. un 21. pāntam, tātad būtiskos pakalpojumu sniedzēji un svarīgo pakalpojumu sniedzēji. No šī statusa attiecīgi izriet arī tālāk šīs konkrētās kiberdrošības prasības, kas subjektam ir jāievēro. Papildus tam ir daļa subjektu, kas ir kritiskā IKT infrastruktūra. Tas nozīmē to, ka jūs vienlaikus varat būt gan būtisko pakalpojumu sniedzējs, gan arī kritiskā IKT infrastruktūra, vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs un arī vienlaikus kritiskā IKT infrastruktūra. Jebkurā gadījumā jūs reģistrēties pie Nacionālā kiberdrošības centra, un tad tālāk mēs šo informāciju nosūtīsim atbildīgajai iestādē. Ja jūs esat kritiskā IKT infrastruktūra, jūs uzrauga Satversmes aizsardzības birojas. Tātad, lai sniegtu nelielu ieskatu par to, kas tad ir subjekti, tad lielākajā daļā gadījumu tie ir uzņēmumi, organizācijas, kas atbilst vismaz vidējam saimnieciskās darbības veicējiem. Tātad mēs šeit nerunājam par maziem uzņēmumiem. Tātad tie ir vismaz vidējie saimnieciskās darbības veicēji, kas tātad ir arī nodefinēti likumdošanā, kas kādiem kritērijiem šie subjekti atbilst. Ja jūs izlasāt likumu un jums nav līdz galam skaidrs, kāds ir jūsu status, tad ir arī šis interaktīvais rīks, kas vēl ar vienu ir aktīvs. Tas ir aizsardzības ministrijas mājaslapā, un to jūs varat izmantot, lai saprastu, vai jūs esat vai neesat šī likuma subjekts.
Ja jums arī pēc tam nav skaidrības, tomēr līdz galam, vai jūs tiešām esat, ir mums arī atsevišķa e-pasta adrese izveidota nis2@modgov.lv, uz kuru rakstot, tad arī mani kolēģi jums centīsies pēc iespējas ātrāk atbildēt uz šiem te konkrētajiem jautājumiem un jūs konsultēt par to, vai jūs esat vai neesat subjekts. Kad jūs rakstat šos te e-pastus, ja jūs vēl to neesat darījuši vai jūs to plānojat darīt, tad lūgums pēc iespējas norādīt precīzāku informāciju par jūsu organizāciju, uzņēmumu, pamatdarbības jomu, darbinieku skaitu, apgrozījumu, lai tad arī maniem kolēģiem būtu vieglāk un ātrāk atbildēt uz šiem te jautājumiem. Kā informēt Nacionālo kiberdrošības centru? Tad šeit ir tā veidlapa, to mēs esam arī ielikuši tagad ministrijas mājaslapā, sadaļā kiberdrošība. Ja tur arī skatīsieties tālāk tieši par likumu, tad tur šī veidlapa būs konkrēti atrodama. Tā ir Excel formātā, lai arī mums atvieglotu darbu pēc tam apkopojot visu informāciju un ievietot to mūsu sistēmās. Attiecīgi, tad šīs ir tās lietas, kas jums par subjektu ir jāiesniedz un jānoinformē mūs. Un, būtībā, kā jau arī, man liekas, arī Baiba to pašu teica, šis nav tas sarežģītākais solis katrā ziņā visā likuma ieviešanas procesā. Šeit ir tāda pamata informācija jānorāda. Lai reģistrāciju veiktu, tad jāizmanto ir oficiāla elektroniskā adrese. Adresāts ir Aizsardzības ministrija Nacionālais kiberdrošības centrs, un tad šī veidlapa ir kā pielikums, un to jūs nosūtat elektroniski parakstot. Papildus arī tad, kad šie noteikumi par minimālajām kiberdrošības prasībām būs apstiprināti, mēs arī plānojam organizēt papildu informatīvos seminārus, līdzīgi kā tas bija pēc tam, kad likums tika pieņemts un stājās spēkā, tad arī tāpat darīsim tieši tāpat ar šiem noteikumiem, informēsim par to, kas tieši no organizācijām tiek sagaidīts, kādos termiņos, kā to labāk darīt un tā tālāk. Tad, ja mēs esam nonākuši pie šiem noteikumiem, jūs jau labi zināt, ka šis nav bijis sprints, bet maratons. Un esam šobrīd nonākuši tik tālu, ka tuvākajās dienās mēs plānojam izplatīt vēl vienu versiju šiem noteikumiem. Tātad ir bijušas vairākas saskaņošanas. Pēdējā saskaņošanā tika saņemti 238 iebildumi par noteikumu projektu. Pēc kā mēs rīkojām arī saskaņošanas sanāksmi, kas man šķiet kopā bija kāds 5 stundas jautri kopā pavadīt laika. Izskatās, ka tādu lielu daļu no šiem iebildumiem mēs būsim atrisinājuši, un tad tuvākajās dienās mēs arī izplatīsim to pēdējo versiju, kas uz dažām dienām būs saskaņošanā, un tad tālāk jau virzīsim šos noteikumus uz valdību. Par noteikumiem, tātad šeit jūs redzat tās galvenās lietas, nodaļas, kas noteikumos ir, sākot ar visām pamatprasībām subjektiem, kas ir par kiberdrošības pārvaldnieku, par nepieciešamo dokumentāciju, tīklu, žurnālu failu, rezerves kopiju pārvaldību. Tāpat atsevišķa nodaļa par ārpakalpojumu prasībām, papildu prasības tieši IKT kritiskajai infrastruktūrai, atsevišķa arī prasības tieši kiberincidentu novēršanas institūcijām un par kiberincidentu vadību un arī subjektu uzraudzību. Tad būtībā, ja mēs tā skatāmies globāli uz šo jaunā likuma ieviešanas procesu un to, kas attiecas uz subjektiem, šie noteikumi ir tie, kur būtībā jūs atrodat, es teiktu, vismaz 80% no visas informācijas, kas jums ir nepieciešama. Ir bijuši līdz šim, mēs esam daudz arī informējuši, stāstījuši par dažādajām prasībām, un tad šoreiz tas mūsu fokus prezentācijā ir tieši uz tām lietām, par ko mēs līdz šim esam saņēmuši visvairāk jautājumus. Viena no tām sadaļām ir par prasībām kiberdrošības pārvaldniekam. Tā svarīgā piezīme, ko es šeit gribu teikt, ņemot vērā, protams, ka šie noteikumi vēl nav apstiprināti. Līdz ar to, lai arī mēs uzskatām, ka mēs esam tuvu
ļoti tuvu finišam ar šiem noteikumiem, var būt iespējams, ka kaut kas vēl var arī mainīties. Tas, kā mēs to redzam šobrīd, un tas, ko jūs redzēsiet arī dokumentā, noteikuma projektā, kas izies tuvākajās dienās ārā, tā tad ir attiecībā uz kiberdrošības pārvaldnieku prasībām, tās galvenās lietas par pilsonību. Tātad IKT kritiskajā infrastruktūrā var būt tikai Latvijas pilsoņu kiberdrošības pārvaldnieki. Savukārt, ja mēs skatāmies uz pārējiem subjektiem, tad tie var būt arī Eiropas Savienības, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas vai NATO dalību valstu pilsoņi. Tātad šeit ir tās vēl vispārīgās prasības, ja, tātad pilngadīgs, nav nodibināta aizgādnība, nav sodīts par tīšu noziedzīgu nodarījumu, izņemot, ja persona rehabilitēta vai sodāmība ir noņemta vai dzēsta. Tātad šīs ir tās galvenās lietas, kuras mēs esam definējuši kā tās kvalifikācijas prasības. Pie konkrētāk jau varbūt par izglītību kvalifikāciju, ja mēs runājam, tad šis ir tas risinājums, pie kā mēs esam garās diskusijās ar dažādiem iesaistītajiem nonākuši. Tātad, ja tā ir IKT kritiskā infrastruktūra, tad šeit mēs skatāmies uz divām opcijām. Vai nu jums ir spēkā esošs starptautiski atzīts certifikāts, vai tātad tā ir izglītība, tā ir vidējā, profesionālā vai augstākā kiberdrošības pārvaldībā vai saistītā jomā, un vismaz 2 gadu pieredze kiberdrošības pārvaldībā, kas ir iegūta pēdējo 5 gadu laikā. Tālāk, ejot tālāk uz būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, tad būtisko pakalpojumu sniedzējiem ir nedaudz vieglāk. Tā tad ir vai nu certifikāts, vai izglītība, vai pieredze. Arī ar šo pašu nosacījumu, ka tā pieredze ir 2 gadi, kas iegūta pēdējo 5 gadu laikā. Svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tad tā atšķirība ir tā, ka šīs pieredzei nav tas ierobežojums uz pēdējiem 5 gadiem. Tad ir arī papildu prasības tieši IKT kritiskās infrastruktūras kiberdrošības pārvaldniekiem, ņemot vērā to, ka, protams, šīs ir organizācijas, kas ir būtiskas kopumā valsts funkcionēšanai, nacionālajai drošībai, tad šīs prasības, protams, ir uzreiz stingrākas. Es tagad nelasīšu visu priekšā, to jūs arī redzēsiet noteikuma projektā, bet ir diezgan daudz vēl papildu prasības tieši IKT KI. Ir arī pienākumu apvienošanas ierobežojumi. Tātad, ja mēs skatāmies uz IKT KI, tas nozīmē, ka, ja jūs esat kiberdrošības pārvaldnieks vienā kritiskās infrastruktūras subjektā, jūs vairs nevarat būt nekur citur kiberdrošības pārvaldnieks. Ja būtisko pakalpojumu sniedzējs, tad šeit ierobežojums ir 5 būtisko pakalpojumu sniedzēji, svarīgo pakalpojumu sniedzējiem tātad šāda ierobežojuma nav. Pie būtisko pakalpojumu sniedzējiem pie šī ierobežojuma svarīgi atzīmēt to, ka tātad, ja mēs skatāmies uz, teiksim, ministriju ar vairākām padotības iestādēm, tad šeit šis ierobežojums nedarbojas. Šeit var būt, teiksim, vienā resorā pārvaldnieks, kas atbild par vairākām iestādēm, un tas arī neatiecas uz būtisko pakalpojumu sniedzējiem, kuru kapitāla daļa īpašnieks vai turētājs ir attiecīgais būtisko pakalpojumu sniedzējs. Tātad viens grupas uzņēmumiem. Par dokumentācijas prasībām nedaudz vairāk. Tad šeit lielas izmaiņas kopš iepriekšējām versijām nav bijušas. Šī dokumentācija pēc būtības paliek tāda, kāda tā ir bijusi arī iepriekšējās versijās. Tātad tā ir kiberdrošības politika, risku pārvaldības, darbības nepārtrauktības plāns, resursu informācijas sistēma katalogs un kiberincidentu žurnāls. Ja, tātad šīs ir tās galvenās lietas, un tas pēdējo, man liekas, pusgadu laikā noteikti nav mainījies. Par kiberincidentu ziņošanas prasībām. Šeit tātad arī jāuzsver, ka ir konkrētas lietas, ko pieprasa NIS2 direktīva. Šeit mēs runājam tātad par jebkuru kiberincidentu, par kuru jums ir jāinformē CERT-OV, ja jūs esat subjekts. Ja neesat subjekts, mēs vēl arvien aicinām informēt par incidentiem, bet tas nav obligāti.
Jā, tātad šis incidents atbilst nozīmīgi kiberincidenta definīcijai, kas ir arī minēta šajos ministru kabineta noteikumos. Tad šeit ieslēdzas atsevišķa ziņošanas schēma, kur tātad sadalās vairākos ziņojumos. Tātad ir agrīnais brīdinājums 24 stundu laikā, un tad sākotnējais ziņojums 72 stundas, un tad ir gala ziņojums vai progresa ziņojums atkarībā no tā, kā šī kiberincidenta risināšana veicas. Jā, tad tas ir 1 mēneša laikā. Ar jaunradi nebūs jānodarbojas, šis būs. Tātad visas veidlapas būs pieejamas, jā, tātad varēs atzīmēt konkrētas lietas. Mēs esam pēc iespējas centušies iepriekš nodefinēt iespējamās atbildes incidentu gadījumā, un attiecīgi, jebkurā gadījumā šis viss būs arī ministru kabineta noteikumu pielikumā, visas veidlapas, un tās tad tālāk arī būs jānosūta CERTLV, ja nu, diemžēl, būsiet saskārušies ar nozīmīgu kiberincidentu. Ārpakalpojumu prasības. Šī arī būtiska sadaļa. Šeit arī, protams, atgādinu, ka noteikumi vēl nav pieņemti. Var būt kaut kādas izmaiņas, bet tas šī brīža risinājums, ko mēs esam kopā arī ar drošības iestādēm, pie kā mēs esam nonākuši, ir tātad šīs kopējās prasības, par kurām mēs runājam. Jā, tātad Krievijas un Baltkrievijas ārpakalpojumu sniedzēji tātad nevienam subjektam nav pieļaujami. Tātad tas ir pilnībā izslēgts. Tātad šeit mēs skatāmies uz Saeimas vai Eiropas parlamenta lēmumiem par terorismu atbalstošām valstīm. Un tātad arī, protams, šīs detaļas varat lasīt detalizētāk jau noteikumu projektā. Savukārt, ja mēs skatāmies tālāk uz īpašajām ārpakalpojumu drošības prasībām, tad šeit mēs skatāmies tieši uz IKTKI un būtisko pakalpojumu sniedzējiem, kuriem ir A-klases informācijas sistēmas. Šīs A-klases informācijas sistēmas tātad arī nodefinētas ministru kabineta noteikumu pielikumā, tātad šīs informācijas klases. Un, ja tātad jūs esat būtisko pakalpojumu sniedzējs, kuram ir A-klases informācijas sistēma, tad ir papildu ierobežojumi. Tāpat kā IKT kritiskai infrastruktūrai, tātad šos līgumus bez atsevišķa saskaņojuma ar Satversmes aizsardzības biroju jūs varat slēgt ar Eiropas Savienības dalību valstu uzņēmumiem, Eiropas brīvās tirdzniecības asociācijas valstu uzņēmumiem, NATO valstis un šis Indo-Pacific 4, jeb IP4, kas sevī iekļauj Austrāliju, Jaunzēlandi, Dienvidkoreju un Japānu. Šobrīd nē, bet tātad šeit, ja ir kaut kādi nepieciešami izņēmumi šajos subjektos, tad to var darīt, ja ir saņemts attiecīgs Satversmes aizsardzības biroja atzinums. Un katrs gadījums tiek vērtēts individuāli. Un tātad IKT kritiskās infrastruktūras subjektiem, kas būtiski, tātad jebkuru ārpakalpojumu saistībā ar šo IKTKI informācijas sistēmu saskaņo ar Satversmes aizsardzības biroju. Par subjektu uzraudzību. Tātad šis jau nāk no likuma, un šo jūs iespējams liela daļa jau būsiet dzirdējuši, bet tātad gan Nacionālajam kiberdrošības centram, gan Satversmes aizsardzības birojam ir pietiekami plašas pilnvaras attiecībā uz lietām, ko drīkst uzdot darīt vai uzdot tieši subjektiem. Tātad pirmkārt mēs drīkstam uzdot novērst konstatētās neatbilstības, drīkst uzdot veikt ārēju auditu par subjekta līdzekļiem un informēt pakalpojumu saņēmējus par kiberapdraudējumu. Tātad šīs lietas, protams, mēs pieprasīsim, teiksim, arī veikt auditu, un tikai tad, ja ir pamatota nepieciešamība to darīt. Nav tāda plāna, ka visiem subjektiem vienā brīdī tiks uzdots veikt auditu. Tātad tas pirmais solis uzraudzības procesā ir pārbaudīt saņemtos pašvērtējumu ziņojumus,
Un tātad, ja ir pamatots aizdoms, ka šī informācija, kas ir šajos ziņojumos iekļaut, ir vai nu nav patiesa, vai tā trūkst, vai viņa atkārtoti netiek iesniegta, tad šādos gadījumos, teiksim, mēs varam pieņemt lēmumu uzdot veikt ārēju auditu. Ja šie te pasākumi, kurus mēs uzdodam veikt, nav izrādījušies efektīvi, ir arī tālākas sankciju iespējas, kas saistās ar informācijas sistēmu darbības apturēšanu, produktu tirdzniecības apturēšanu vai pagaidu aizliegumu subjektu vadītājiem pildīt pienākumus, līdz šīs neatbilstības tiek novērstas. Par šīm te uzraudzības iestādēm. Tātad, kā jau es minēju, lielākoties subjektus uzrauga Nacionālais kiberdrošības centrs. Ar to izņēmumu, kas ir IKT-KI, tātad tajā gadījumā tas ir Satversmes aizsardzības birojs, un ir atsevišķas nozares, uz kurām attiecas šie te sektorālie tiesību akti Eiropas Savienības regulas. Viens ir DORA, kas ir šī te finanšu sektora noturības regula, kur uzraugošā iestāde ir Latvijas Banka, un savukārt aviācijas nozarei arī ir savs sektorālais regulējošais akts, un tur uzraugošā iestāde ir Civilās aviācijas aģentūra. Reģistrējot subjektus, mēs kiberdrošības centrā jūs novirzīsim pareizajā virzienā, kur pie nepieciešamās iestādes. Tātad es atgādinu, ka reģistrēties jūs jebkurā gadījumā pie mums, un tālāko tad mēs jau nosūtīsim informāciju, kur tas ir nepieciešams. Par vēl tālākajām sankcijām. Šī nav tā patīkamākā tēma, bet par to noteikti ir jāstāsta, kas tad būs, ja likums netiek ievērots. Tātad ir atšķirīgs regulējums attiecībā uz valsts un pašvaldību institūcijām un privāto tiesību juridiskajām personām. Ja mēs runājam par privāto tiesību juridiskajām personām, tad šeit darbojas NIS2 direktīvā noteiktais, ka ir jābūt soda naudai. Nacionālā kiberdrošības likumā ir divas opcijas. Tātad šeit ir administratīvā akta piespiedu izpilde vai soda nauda. Tātad par būtisku neatbilstību tiek piemērota soda nauda, un tas aprēķināšanas mehānisms ir iekļauts tajos atsevišķajos ministru kabineta noteikumos par soda naudas piemērošanu. Šeit tas maksimums būtisko pakalpojumu sniedzējiem ir līdz 10 miljoniem eiro vai 2% no kopējā gada apgrozījuma pasaulē, svarīgo pakalpojumu sniedzējiem 7 miljonu eiro vai 1,4% no kopējā gada apgrozījuma pasaulē. Ja šie pārkāpumi tiek konstatēti un būtiskās neatbilstības valsts un pašvaldību institūcijās, tad būtībā mēs ziņojam amatpersonai, kur tālāk lem par disciplināru soda piemērošanu valsts institūcijās. Tātad mēs ziņojam ministru kabineta loceklim atbildīgajam un ministru kabinetam. Savukārt pašvaldību gadījumā mēs informējam pašvaldības domas priekšsēdētāju un viedās administrācijas un reģionālās attīstības ministriju. Ir sankcijas, bet ir arī labas lietas, kas nāk līdz ar likumu. Tātad, ja jūs esat likuma subjekts, jums attiecīgi ir arī pieejams pietiekami plašs atbalsta pasākumu kopums, ko nodrošina lielākoties CERT-LV, bet daļu arī aizsardzības ministrija. Tātad tas, kas ir aizsardzības ministrijas atbildībā, par to es nedaudz vairāk stāstīšu, tā ir centralizēta aizsardzība pret pakalpojumu attiecas jeb DDoS uzbrukumiem un vienotais valsts internetu plūsmu apmaiņas punkts. Tātad šie ir divi pakalpojumi, ko finansējam mēs no aizsardzības budžeta. Un tad droši vien jau, ka CERT kolēģi arī tālāk par to stāstīs detalizētāk. Līga tur sēž un ar viņu varēs noteikti detalizēt par šo parunāt, par visiem dažādajiem pakalpojumiem, kas ir pieejami, bet to tiešām ir daudz. Un ja jūs esat likuma subjekts, tad šie pakalpojumi jums būtībā ir pieejami un tie, protams, ir bez maksas kā visi CERT-LV pakalpojumi. Par DDoS aizsardzību. Tātad, ir atsevišķi ministru kabineta noteikumi. 18. martā pavisam nesen pieņemti ministru kabinetā un jau stājušies arī spēkā. Tātad šie attiecās uz
pamatā valsts sektoru, kritisko infrastruktūru, pašvaldībām. Tātad šeit ir iespēja saņemt šo pakalpojumu arī bez maksas, tātad aizsardzības ministrija to finansē. Un šajos noteikumos ir detalizētāk aprakstīts šis veids, kā tieši var šim pakalpojumam pieteikties. Tātad pēc būtības ir jāiesniedz kiberdrošības centram aizpildīt pieteikumu veidlapu. Pieteikumu veidlapa ir noteikumu pielikumā. Tad attiecīgi starpinstitūciju komisija izvērtē šo pieteikumu. Ja visa informācija ir pietiekama, viss ir kārtībā, viss ir skaidrs, tad tiek pieņemts lēmums un jūs iestāde tiek informēta par to, ka jūs tātad tiekat iekļaut šajā aizsardzības risinājumā. Ja ir nepieciešama kaut kāda papildu informācija, tad var tikt arī sasaukt komisijas sēde, kurā tad mēs aicinām šo konkrēto iesniegumu pieteicēju arī plašāk skaidrot par sniegto informāciju. Savukārt attiecībā uz valsts internetu plūsmu apmaiņas punktu šeit līdzīga kārtība ar atšķirību, ka šeit tas pakalpojums ir pieejams daudz plašākam iestāžu un organizāciju lokam. Daļai tas ir arī obligāti. Tad šeit arī tas sākums ir tieši tāds pats. Pieteikums Nacionālajam kiberdrošības centram. Tas ir jānosūta uz e-pastu kiberdrošība@mod.gov.lv. Šeit arī ir noteikumos norādīta viss tā informācija, kas ir jāiesniedz. Un tad tālāk arī kiberdrošības centrs izvērtē šo atbilstību un tad nosūta pieteikumu tālāk šim GalvaX pakalpojumu sniedzējiem. Un tad pats tas pēdējais solis ir noslēgt vienošanās starp pakalpojumu sniedzēju un saņēmēju. Šie ir tie divi pakalpojumi, kas ir no ministrijas puses, par kuriem es detalizētāk vēlējos stāstīt, un tad par tiem pārējiem tad noteikti var jautāt un vajag jautāt CERT.lv jau tad detalizētāk. Jā, es esmu nonācis ļoti tuvu prezentācijas beigām. Kaut kā šoreiz ļoti ātri tas viss izdevās. Bet tas varbūt, ko es gribēju vēl pateikt pašās beigās, ir par šīm minimālajām kiberdrošības prasībām, jo es saprotu, ka tas ir visu laiku tāds ļoti aktuāls jautājums un tas sāp daudziem. Un par to potenciālo apstiprināšanas laiku visdrīzāk, ka tam vajadzētu notikt kaut kad uz aprīļa otru pusi. Ja mēs ejam skatoties, kāds ir atbilstoši ministru kabineta kārtības rullim viss process, tad tas termiņš varētu tā izskatīties realistiski. Jā, aicinām sekot arī līdz, protams, šīm noteikumu versijām, jo, kā jau es teicu, tad šis šobrīd ir viens no pēdējiem posmiem, kurā mēs esam pēc saskaņošanas sanāksmes, mēs esam precizējuši, mēģinājuši dažādos veidos apmierināt dažādas intereses, kas nevienmēr, protams, ir līdzīgas un vienādas. Ik pa laikam nākas saskarties, protams, ar kardināli pretējiem viedokļiem starp dažādiem iesaistītajiem. Un, protams, ka tādēļ šis process arī bijis ļoti garš un sarežģīts. Bet gaisma tuneļa galā ir. Tā kā mēs noteikti tuvojamies tam, lai šos noteikumus jau arī varētu iesniegt valsts kancelējā. Vēlreiz atgādinu par to, ka ir nis2@mod.gov.lv. Tātad šī e-pasta adrese, kur jūs varat uzdot sevi interesējošos jautājumus gan par savu statusu, tātad vai jūs atbilstat vai neatbilstat un kādam tieši statusam jūs atbilstat jūsu organizācija, gan arī kopumā jums ir, jautājumi par atsevišķām šīm likuma piemērošanas detaļām, šos jautājumus droši varat uzdot. Protams, tā klasiskais termiņš valsts pārvaldē, ka atbildi ir jāsniedz 30 dienu laikā, bet to es jums varu apgalvot noteikti, ka uz šiem īpaši reģistrācijas jautājumiem, ja tie nav ārkārtīgi komplicēti gadījumi, kur ir nepieciešama analīze par konkrētām ķīmiskām vielām, ar kādām strādā organizācija, tad parasti tas ir 1, 2, 3 varbūt darbdienu laikā tās atbildes tiek sniegtas. Bet, protams, ja tas jautājums ir komplicētāks, tad reizēm nākas arī veikt tādu pamatīgāku juridisko analīzi, un tad tas noteikti arī aizņem ilgāku laiku.
Šeit es šobrīd ar savu stāstījumu apstāšos, bet es pieņemu, ka jums noteikti ir jautājumi, un uz tiem es esmu arī gatavs atbildēt. Jā, paldies, Edgar. Jā. Lūdzu, jautājums no zāles. Domājam, gatavojamies. Uzdosim jautājumus, kas ir no tiem, kas skatās attālināti. Ir jautājums, jā. Labi. Jā, labdien, tas par kiberdrošības pārvaldnieku tas jautājums. Esam tas sakara operators, it kā mēs ar kritisku tas infrastruktūru, tas subjekts un svarīgu pakalpojumu. Un jautājums, vai tas esošais darbinieks varētu būt tas par kiberdrošības pārvaldnieku no departamentu, un kā tas vadītājs varētu būt vai ne. Un otrais, tikai viens Latvijas pilsonis varētu būt par pārvaldnieku pie IKT subjekta. Un kas būs, ja tas, droši vien tas Latvijas tas nepietiek ar šo tas pārvaldnieku visiem, kas ir tas subjekti ar kritisku infrastruktūru. Kas tad jādara ar šo situāciju? Jā, tātad tas noteikums ir tāds, ka tātad IKT kritiskajā infrastruktūrā, tātad šajā subjektā, var būt vienlaikus kiberdrošības pārvaldnieks var būt tikai vienā IKT kritiskās infrastruktūras subjektā. Tātad šāds noteikums ir, un šeit arī ir vērtēts, ka šeit mēs izaicinājumus īsti neredzam ar to, ka attiecīgi, ņemot vērā to vispār, ka tā ir IKT kritiskā infrastruktūra, ir jāņem vērā tas, ka šajos te subjektos ir šim cilvēkam, kas ar šo nodarbojas, jāvelta pilna uzmanība tieši šim te darbam. Mēs neredzam opciju, ka cilvēks var pilnvērtīgi darīt savu darbu kā kiberdrošības pārvaldnieks, teiksim, 5 IKT kritiskās infrastruktūras subjektos vienlaicīgi. Tas nav iespējams, un tam tā nebūtu jābūt. Skatoties tālāk, ja uz šiem būtisko pakalpojumu sniedzējiem, svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, tad attiecīgi ir šī prasība ir mīkstināta. Tātad svarīgo pakalpojumu sniedzējiem vispār nav šī ierobežojuma, būtisko pakalpojumu sniedzējiem ir šie 5. Kur arī mēs tātad, ja mēs paskatāmies uz kiberdrošības pārvaldnieku, pieņemsim, ka viņš ir šajos 5 uzņēmumos. Viņš ir kiberdrošības pārvaldnieks. Tas nozīmē, ka nedēļā ir 5 darba dienas, katram uzņēmumam viņš var veltīt 1. Kas mūsu skatījumā ir pats minimums, cik vienam būtisko pakalpojumu sniedzējiem, kas ir tātad vismaz vidējas saimnieciskās darbības veicējs ar pietiekami lielu apgrozījumu, pietiekami lielu darbinieku skaitu, viņam to 1 dienu vajadzētu atrast. Un tad, protams, ja mēs skatāmies uz svarīgo pakalpojumu sniedzējiem, tad šeit šis ierobežojums nav, bet tas ir arī šeit ņemot vērā, protams, to, ka svarīgo pakalpojumu sniedzēji, viņi ir svarīgi, bet, protams, tas kritiskums attiecībā pret nacionālo drošību ir zemāks kā šiem abām pārējām grupām. Tas bija otrais jautājums. Pirmais jautājums bija par pārvaldnieku, vai viņš var būt, teiksim, IT vadītājs. Likumā šāda ierobežojuma nav. Tātad likums neierobežo, nenosaka, vai tas ir kāds no esošajiem darbiniekiem. Tas noteikti, visticamāk, var būt kāds no esošajiem darbiniekiem ar šo pienākumu. Ja mēs skatāmies uz kopumā tādu labo praksi kiberdrošības pārvaldībā, tam nevajadzētu būt IT direktoram, jo pēc būtības kiberdrošības pārvaldnieks uzrauga arī tā skaitā IT direktoru. Līdz ar to īstā labā praksa nav. Es jau teicu, ka likums to neaizliedz darīt, bet, teiksim, ja jūs pasūtītu veikt ārēju auditu, es ticu, ka jebkurš auditors ar pieredzi šajā jomā jums uz šo neatbilstību norādītu, bet likums to neaizliedz. Jā, droši.
Es gribēju papildināt varbūt par kritisko infrastruktūru, cik mēs varam šeit runāt. Tātad ar šo likumu ir daudz jauni subjekti tieši būtisko un svarīgo pakalpojumu sniedzēju jomā, bet kritiskajā infrastruktūrā jau nebūs masveidā jauni subjekti. Tātad tie, kas ir, tie arī būs, tur nekas nemainās, un tur jau ir pārvaldnieki. Un tāpēc arī Edgars saka, ka tur ir vērtēts, ka tur šī nav problēma. Tie, kas nav šai sarakstā, tātad, ja jūs neziniet, tad jūs neesat, tātad uz jums visticamāk šis ierobežojums neattieksies. Tieši tā. Tas svarīgi arī uzsvērt to, ka teiksim, tas, kas ir bijis līdzinājā likumā IT drošības pārziņas, tas ir tas pats kiberdrošības pārvaldnieks, teiksim, sauksim to par restartu, kā valstī kopumā. Tā kā pēc būtības tie ir tie paši cilvēki, un viņi šajā lielā daļā šo organizāciju jau ir. Bet, protams, ka ir kaut kāda daļa, kam tas ir jaunums un kam vajadzēs šos cilvēkus atrast. Jā. Labdien, Kaspars Kapinieks, Air Baltica. Mums ir sagadījies, ka mēs esam gan kritiskā infrastruktūra, gan būtisko pakalpojumu sniedzējs, gan aviācijas. Un tad man no tā slaida nekļūst skaidrs par to pāraugošo iestādi. Kā viņas, vai mūs pārauga Satversmes aizsardzības birojas, kā līdz šim tas tā bija, kā kritisko infrastruktūru, vai tomēr civilās aizsardzības aģentūra, kur mūs tāpat, protams, pārauga arī šobrīd, arī IT drošības jomā. Vai tad tomēr būs tikai viens pāraudzītājs turpmāk, vai joprojām paliks divi? Šo mēs atsevišķi parunāsim droši vien. Paldies, Kaspar. Lūdzu, vēl jautājums. Labdien, Jurģis Stāvans. Par certifikācijām bija jautājums, jo es pieņemu, ka ļoti daudziem nav tie CISP, piemēram, un vai ir kaut kāds pārējais periods, un vai ir plānots kaut kāds atbalsts arī? Paldies. Jā, paldies, bet certifikāts nav vienīgā opcija. Tā atkarībā no subjekta. Tad ir, teiksim, ja tā ir IKT kritiskā infrastruktūra, tad ir vai nu certifikāts, vai tā ir izglītība plus pieredze. Ja tas ir būtisko vai svarīgo pakalpojumu sniedzējs, tātad vai nu certifikāts, vai nu pieredze, vai izglītība. Tā kā mēs vienkārši salikām šīs vairākas opcijas, apzinoties, jā, ka ne visiem būs certifikāts, ne visiem būs izglītība, skatoties uz kopumā šo potenciālo kiberdrošības pārvaldnieka profilu, šīs dažādās opcijas ir saliktas kopā. Jā, noteikti arī tā ir, to es gan arī teicu, jo tā ir saistītā, tā ir tātad kiberdrošības pārvaldībā izglītība, bet tā var būt arī, teiksim, ar jomu saistīta. Arī, teiksim, ja tas ir tā ir IT izglītība, sauksim to IT parastā, ja, tad, teiksim, kas ir papildināta ar, teiksim, kursiem kaut kādiem, vai tā ir vai jums ir jau praktiska darba pieredze konkrētajā jomā nozarē, tad arī ar to pietiek. Jā, uzdosim jautājumu no attālinātā skatītājiem. Tātad, tas ir saistīts ar pašvaldību reformu un pašvaldībām. Šīs pašvaldību pārvaldes struktūra nav tik vienkārši. Tātad tur ir pašvaldības, tur dažādi varētu būt uzņēmumi, dažādi pakalpojumu sniedzēji un vispārējais. Un jautājums ļoti vienkārši ir. Vai pašvaldība savā paziņojumā var iekļaut šīs te iestādes, vai šīm iestādēm jāveido pašām savs kaut kāds šis te savu ziņojumu? Vienkāršāk būtu tā, vai pašvaldībai pietiek ar vienu ziņojumu? Tas ir, ņemot vērā to pietiekami komplicēto struktūru Latvijas pašvaldībās, un tā ir būtībā ļoti dažāda. Man grūti atbildēt pilnīgi vienādi par visām pašvaldībām. Šeit ir atkarīgs no tā, kā, teiksim, katra atsevišķā iestāde pašvaldībā ir reģistrēta, kāds ir tas juridiskais status. Teiksim, ja tā ir pašvaldības kapitāla sabiedrība, teiksim, tad ir jāskatās atsevišķi, vai šī kapitāla sabiedrība darbojas kādā no likuma jomām. Tātad, ja tā darbojas, tad viņi reģistrējas atsevišķi. Šīs pašvaldības atsevišķās iestādes, ja tās, teiksim, atbilst šiem konkrētajiem likuma pantiem,
tad tās reģistrējas atsevišķi. Bet es noteikti aicinu par šiem konkrētajiem gadījumiem rakstīt uz šo NIS2 e-pasta adresi, lai tad mēs varam arī iedot, kārtīgi paskatīties, izanalizēt šo katru gadījumu un tad arī iedot konkrētu atbildi, kā tad labāk un kā pareizi reģistrēties. Jā, paldies, Edgar. Lūdzu, no zāles vēl jautājumi. Turpinam attālinātajiem tad. Jautājums vienkārši salīdzinoši. Ja uzņēmums jau ir tātad Satversmes aizsardzības biroja rīkojumā nozīmēs kā kritiskā infrastruktūra, vai viņam arī, un tas atbildīgais jau ir zināms, ja? Vai viņam līdz tam 1. aprīlim jāziņo par šo atbildīgo? Jā, tātad šajā reģistrācijas veidlapā ir aile kiberdrošības pārvaldnieks. Ja šis pārvaldnieks ir jau šobrīd, ja viņš jau ir apstiprināts, iecelts, tad to var vienkārši ierakstīt šajā konkrētajā ailē un viss. Paldies. Lūdzu. Uzdot jautājumu par uzņēmumu grupu. Ja uzņēmumu grupā ieceļ kiberdrošības pārvaldnieku un grupā ir vairāk kā tie 5 uzņēmumi, tad vajag... Neatiecas. Neatiecas, ja? Jā, ja tā nav kritiskā infrastruktūra, tad neatiecas. Paldies. Vēl lūdzu. Vēl jautājums tātad attālināti. Par to slaidu, kur bija minimālās kiberdrošības prasība 19. 20. punkts. Faktiski šeit jautājums par ārpakalpojumu, ja iestādes sniedz kiberdrošības pārvaldnieku pakalpojumu kādai citai iestādē, kur daļa no tām ir tāda kritiskā infrastruktūra. Tā diezgan jautājums tā piņķerīgi uzdots. Faktiski tas būtu par ārpakalpojumu sniegšanu kritiskai infrastruktūrai. Jā, tātad kritiskai IKT infrastruktūrai par šo pārvaldnieku ir noteikts, ka tas ir viens cilvēks vienā subjektā. Tas ir noteikts. Bet jautājums, laikam, es sapratu, tas ir ārpakalpojums, tad viņš var sniegt tikai šo ārpakalpojumu vienam kritiskās infrastruktūras subjektam, ja? Jā, jo tātad ir kiberdrošības pārvaldnieks ir konkrēts cilvēks. Tas nav uzņēmums, tas ir konkrēts cilvēks. Tātad, tam, teiksim, uzņēmumam, kurš sniedz šo pakalpojumu, viņš kā pakalpojumam, viņam ir 10 kiberdrošības pārvaldnieki. Tas nozīmē, ka tātad viņš var 10 dažādos IKT subjektos šos pakalpojumus sniegt, bet tur ir jābūt pretīm vienam konkrētam vārdam. Jā, paldies par atbildi. Vai var uzskatīt par būtisko pakalpojumu sniedzēju komersantu, kurš ir liels saimnieciskās darbības veicējs un veic valsts autoceļu infrastruktūras uzturēšanas darbus? Faktiski tas ir stāsts par to, kādā veidā tad novērtē, vai šis uzdevums ir šis subjekts vai nav. Droši vien, ka jāsūt uz e-pastu. Jā, tas ir tik precīzs jautājums, ir jāsūt uz šo NIS2 e-pasta adresi. Bet man šķiet, ka šis arī nav tāds ļoti sarežģīts jautājums. Uz to var noteikti atbildēt 1-2 dienu laikā, ņemot vērā visu rindu, kas mums šobrīd ar jautājumiem ir. Jā, rinda ir diezgan liela. Jautājums ir par, ja kā viena daļa no pašvaldības IT infrastruktūras ietvert kritiskās infrastruktūras kopumā, vai tad sanāk tā, ka tur jābūt 2 atbildīgajiem, viens par kritisko infrastruktūru, otrs atkal ir pašvaldībā? Ļoti specifisks jautājums. Nē, tad ir, kā pašvaldībā ir jābūt vienam šim IKT kritiskā, ja teiksim pašvaldībai, daļa no pašvaldības ir IKT kritiskā infrastruktūra, tas nenozīmē, ka ir jābūt 2 dažādiem pārvaldniekiem. Nav tā jābūt, nē. Skaidrs, sapratām. Tad tas nozīmē to, ka viens cilvēks var būt atbildīgais pašvaldībā un arī pildīt vienu posteni tajā kritiskās infrastruktūras subjektā, ja?
Nē, nu šeit es skatos, teiksim, ja pašvaldība ir, nu, teiksim, ja mēs runājam par vienu juridisko personu, ja, tātad vienu iestādi, kurai tā var būt droši vien potenciāli, ja, ka ir kaut kāda daļa no šīs te iestādes IKT resursiem, kaut kāda daļa ir noteikta par IKT kritisko infrastruktūru. Tātad tas nenozīmē, ka ir viens pārvaldnieks par šo daļu, kas ir IKT kritiskā, un ir cits par to, kas nav kritiskā. Tas var būt viens cilvēks. Jā, paldies, Edgar. Lūdzu, jautājums vēl no zāles. Vai viens pārvaldnieks var būt kiberdrošības pārvaldnieks IKT kritiskajā infrastruktūrā vienā uzņēmumā plus 5 būtiskajos un neierobežotā skaitā? Ne, sarīga, ne? Paldies. Jūs jau zinājāt atbildi droši vien pirms jūs uzdevāt jautājumu.